izlasīsim programmu, kur bija sagatavojies, jo te tāds viens jaunas kūks uztaisīja mazliet šovu. Un tā kā būs mazliet mazāk darba nekā es biju paredzējis. Es skatos, šeit ir daudz cilvēku firma jau gados, un gadi nekad nav šķērslis nekam. Un es mazliet veltīšu. Sarmas firma mums ir matos, bet sirds vēl neprātā sit. Tā vēlas turpināt mīlēt, ne dzīve esot jau mirti. Nav nozīmes gadu skaitam, kad sirdī visbuļi plaukst, dejā ar vasaras vēju, atkal tā jauna kļūst, neatņem sirdī to prieku. Mīlēt un mīlētai būt, tad gadi plecos kļūst lieki un vecuma sajūta zūd. Sarmas sirmuma matos, dzīves saprāts nāk līdzi, tas pazūd neprāta vējos, kad sirds mīlēt atkal, kad mīlēt sirds atkal sāk. Uzliek par eņģeļiem. Eņģeļi jau ir cilvēkiem. Tā nenopietni. Eņģeļi darbs. Debes kancelējā pavadzīmes izsniedz. Kāds uzdevums katram pēc eņģelim dots, kāds piedot mācīs, cits vesels iedinās. Un vēl kāds cilvēkiem īstajiem satikties ļaus. Eņģelis kāds par cilvēku kļūs, un eņģeļu darbu cilvēku izskatā veiks. Saistības parakstot. Katrs svētību saņem, lai eņģeļu darbu godam varētu veikt. Aiz debesu vārtiem sākas eņģeļu ceļš. Darbs cilvēks sirdīs, pat ja neredz tie dos. Lai mācītu mīlēt tuvāko savu, jau varbūt, ka viņš tam kā eņģelis dots. Katrs mēs varam savu dvēseli kopt, to skaistumu, kas ir katrā dvēselē ieliks, katrā cilvēkā. Tas ir atkarīgs tikai no pašiem. Skaistumā veldzēties, dvēseli kopt, nav pienākums uzlikts vai Dieva sots. Kad dvēseli runā, tā priecājas skumst un ziedana viņu skaistu sajūtu nots. Dvēsele sirds, katra templis ir svēts, ienest tur dubļus, nevienam nav vērts. Dvēseli kopt un skaistumā grim, dziedināt sevi, ikvienam ir ļauts. Labi. Garīgi brīvs. Atzinuši vējā, rudens bargajās salnās, kad lapas krīt zemē un lēni mirst. Vējš vētīs un svētīs, tīrīs no liekā. Kas traucē vēl jaunam cilvēkam zimt? Savā brīvībā brīvam, garā un miesā, nesot kā lapai, nebūtībā krist. Dzīvība neveiks, vējā un salnās, ja cilvēks kļūst sevi garīgi brīvs.